tāda sajūta, ka starp pavasari un rudeni īsti vairs tādas starpības nav. Vai šie apstākļi pēdējos gados tā ir jaunā lauksaimnieku realitāte? Pārlieku liels nokrišņu daudzums, iestigusi tehnika, daudz vietā bezvēcības sajūta, kad skaties, ka sējumi izslīkst. Bet mēs taču izdarījām labāko, ko varējām, bet daba dara savu. Un kurš gan cits, kā ne lauksaimnieks, saprot, kad apstāties nevar, bet ir jāturpina, jo šī ir jauna sezona, un rudenī vienmēr ir jāparūpējas par pamatlietām, par tām lietām, kas nesīs ražu nākamgad. Tāpēc mēs šoreiz dosimies pie tiem darītājiem, kas ir izvēlējušies pareizos lēmumus nākotnē. Mēs atrodamies zemnieku saimniecībā Ārāji. Mūs šodien laipni sagaida Andis, kas ir arī agronoms šajā saimniecībā. Un mums ir svarīgi saprast, kāda tad ir bijusi jūsu tā sajūta. Jo mēs redzam tā kā kuļam, tā kā nekuļam. Kāda ir šīs sezonas tā pieredze tavā vērtējumā? Jā, sveiki, Sandra. Mēs esam Dobeles novadā, Auru pagastā. Šobrīd mēs turpinām ražu novākšanu. Lai gan citus gadus jau tas viss jau būtu sen jau aizmirsts, šobrīd joprojām tiek vākta raža nost. Un pat labāk mēs esam uz vasaras kviešu lauku un iesākām šo lauku, bet mitrie laikapstākļi neļauj turpināt mums. Tikko redzējām to reorganizāciju, kad skrien no viena lauka uz otru, jo vienā laukā līst. Tieši tā, šogad ir tas īpaši izteikts. Un tas bija jau pašā sākumā, tu vēl īsti nebija sācis jau kult, kad jau tu redzi, cik kad tas lietus līst, un tu nezini, kas notiksies pēc kaut kāda brīža. Ja mēs tā skatāmies, tās iepriekšējās divas sezonas bija ļoti sausas. Šī ir tā kā pārmitra. Ir kaut kādas atziņas, ko tu darītu citādāk? Jā, katru gadu var censties darīt kaut ko savādāk, bet ja salīdzina iepriekšējās divas gadus un šogad, tad arī tās ekspektācijas salīdzinoši bija lielas. Jo šogad gan mājā lietas lija daudz un jūnijā daudz, un pats tas ražu novākšanas brīdis ir ļoti smags. Skaidrs, ka, ja tagad skatoties, tad varbūt kaut ko ātrāk darītu. Tas slāpekļa papildu mēslojums kaut kādu savādāk izvēlētos, arī fungicīdu, kas ilgāk noturēt, ja zināt, ka tik ilgi ievelkās ražu novākšana. Pavisam noteikti tāds. Bet to visu paredzēt nevar, un jā, katrs gads ir tāds savādāks. Tas tā ir. Protams, katras saimniecības mērķis beigās ir nopelnīt. Un tāpēc mēs arī strādājam, protams, lai pabarotu atbildīgi pasauli un arī spētu izdzīvot un investēt. Ko tu domā, šobrīd ir diskusijas par NPK mēslojuma taupīšanu? Ņemtie augšņu paraugi, tiek izvērtētas augsnes, tiek izvērtēti iepriekšējo gadu padarītais uz lauka, un tad tiek domāts arī par nākošā sējuma pamatmēslojumu. Mūsu gadījumā tas ir tā, ka, ja kālijs mums ir nodrošināts, tad mēs vienalga skatāmies arī pie šiem apstākļiem par fosforu nodrošināšanu. Un īpaši, ja mēs runājam par taupīšanu vai kā, tad es neredzu iespējas, kā ietaupīt uz rapsi, jo rapša pati raža jau veidojās rudenī. Ja kāds domā kaut kur ietaupīt, tas varbūt kaut kādā skviešiem, bet arī drīzāk, ka nē, bet rapsim pavisam noteikti šobrīd ir tas maksimālais jāiegulda, jo pats raža veidojās jau rudenī. Katrs gads nes kaut ko. Visticamāk, nākošais gads vēl mums kaut ko iemācīs. Kā tu rodi motivāciju, kā agronoms strādāt šādos izaicinošos apstākļos? Vienu brīdi līst, tad salnas pavasarī. Kas ir tavs tāds moto? Kāpēc tu turpini un kāpēc tev patīk darīt to, ko tu dari? Katrā gadījumā agronoma profesijā tas, kad mēģināt izaudzēt maksimāli daudz un maksimāli labu kvalitāti. Tas ir arī kaut kāds arī savs iekšējais tāds dzinulis, neapstāties pie kaut kā sasniegtā, bet turpināt attīstīties. Un manā gadījumā man patīk tā, kad mēģināt sakārtot tā, lai visa tehnika strādātu, visi būtu uz lauka,
Un tas brīdis, labākais brīdis, kad tu izej mājas saimniecības pagalmā un tu redzi, ka visi šobrīd ir uz lauka. Tas ir pats šī brīža labākais dzinulis, motivācija. Īsāk sakot, viss notiek. Tā sajūta, ka tu esi padarījis un izdarījis labāko un viss kustās. Jā, ka tieši tā, ka ir sakārtots, lai viss ripotu, lai viss... Un tad raža ieripo. Un viss, jā, tad nāk mājās. Brīnišķīgi. Paldies tev, Andi, par sarunu un lai tev labs ražas noslēgums un jauns sezonas sākums. Tas jau noteikti. Paldies. Tikko ar Andi tikāmies ražas novākšanas procesā. Kā redzam, tā ražas vākšana šogad, protams, neiet gludi. Bet ko varam secināt, lauksaimnieki ir apņēmības pilni, motivācija ir un jauna sēja arī būs. Tāpēc tagad dosimies pīlonis noskaidrot, kas tad vēl ir svarīgi priekš ziemāju sēšanas. Wow, Ilona! Tev ir ražas svētki. Nu jā, tieši tā. Un kā tad tev šī sezona? Ai, zini, sezona jau vēl nav īsti beigusies. Viss jau vēl notiekās un visi aktīvi darbojās. Bet, vai tu zini, kas šī ir par muciņu? Vai tu atceries no skolas? Es ceru, ka tā nav muciņa. Nu vēl nē, vēl tie ir pagaidām ir graudi. Tā ir līlīga muciņa, Es redzu, ka tas dēlīts viens ir tāds, kāds ir. Un, zini, ir faktori, ko mēs varam ietekmēt, un ir faktori, ko mēs nevaram ietekmēt. Un faktori, ko mēs nevaram ietekmēt, protams, ir nokrišņi, temperatūra un tā tālāk, bet ir vairāk faktori, ko mēs tomēr varam ietekmēt. Un tā ir augsnes auglība. Un tāpēc ir šodien atstiep uz lauku šo te muciņu, lai parādītu uzskatāmi, kad jākoncentrējās ir uz būtiskākajām lietām. Kur tad paliek mūsu raža? Kas tad nosaka ražas līmeni? Nosaka tas elements, kurš ir minimumā. Tātad muciņu mēs nevaram piebērt pilnu, jo kāds no dēlīšiem ir stipri zemāks. Jo sliktāk laika apstākļi, jo viss ir grūtāk, jo vairāk jākoncentrējas uz būtiskām lietām un jāmēģina atrast, kurš tad dēlīts mums ir viszemākais un jādabū viņš ciet, lai tā mūsu raža nebirst ārā, lai viņi turās. Bet tad attiecīgi es redzu, ka nākamais dēlīts atkal ir minimumā, nu tad ir jātur vēl turpulss. Tieši tā, tieši tā. Bet nav jēgas koncentrēties uz nebūtiskām lietām, atrodam to būtiskāko. Īstais laiks ceļam ārā augsnes analīzes, skatāmies mēslošanas plānus, liekam viņiem strādāt. Šobrīd tas ir visefektīvākais, kas varētu notikties. Principā augus baro augsne, tad augsnes auglība ir tas noteicošais faktors, jo labāk augi varēs izmantot augsnes barības vielas, jo viņi būs veselīgāk, un tad savukārt sezonā iespējams mēs varēsim ietaupīt uz slāpekli, varbūt uz kādiem mikroelementiem, kāds fungicīds varbūt mazāk būs vajadzīgs, ja būs veselīgāki augi. Bet uz pamatmēslojumu noteikti, kad nē. Un ja ir iespējams, izmantojam šīs te mēslošanas kartes, jo ja kaut kur nevajag mēslojumu dot, nedodam, tas mums nekādu pienesumu vairs nedos attiecīgi. Savukārt, ja ir kaut kāds ļoti tukši lauki, tad, protams, ar tiem ir, nedrīkst uz tiem taupīt, jo būs vēl sliktāk. Tātad tas nozīmē, ka teorētiski, kur var ietaupīt, pat neietaupīt, drīzāk diferencēt šo te mēslojumu, ja barības elementus, tad redzam augsnes kartes un tad atkal dodam attiecīgi tur, kur vajag vairāk iedodam. Jā. Un tur, kur mazāk. Tas ir tā kā veids, kā varbūt varētu ietaupīt, tā filozofiski. Pārliks pareizi šos te mēslojumus pa laukiem, pa saimniecību. Principā varbūt tās, kad iepērkot to pašu daudzumu, bet sadalot viņus proporcionāli pēc vajadzībām, mēs dabūsim augstāku šo te efektivitāti. Un tad tas diskutablais arī vienmēr jautājums, jā, viens ir maps, daps, bet ar NPK mēslām, piemēram, mums ir jārai 10, 24, 24 NPK. Kā ar to? Kā tad to var izmantot kartēm? Ideāli ļoti labs mēslojums, jo viņam ir lielāks fosfora saturs. Ja iet runa par graudaugiem un par apšiem, tad viņiem ir ļoti būtiski tieši šis te fosfors, jo viņam ir vajadzīga enerģija, it īpaši rudenī, tā kā attiecīgi dodot. Tāpēc šo te mēslojumu, ja arī strādājam ar kartēm, mierīgi varam strādāt ar fosfora kartēm, ieliekot iekšā šo te MPK ar lielāku fosfora saturu, un viss brīnišķīgi darbosies. Tad vienkārši kaut kad nokompensējam, varbūt, ja tur mazliet kāliju vajag vai kaut ko. Jā, pēc tam nokompensējam attiecīgi, ja šo te kāliju vajag, bet graudaugiem es noteikti ieteiktu koncentrēties uz fosforu, jo to taupīt. Jā, viņš ir viens no dārgākajiem elementiem, bet to netaupam. Fosforu graudaugiem netaupam, jo tas ietekmēs ļoti, ļoti nākošā gada ražu. Un ko tu domā
tagad aktuālais jautājums, kur tad ietaupīt? Vai tas pamatmēslojums būs tas īstais, liekot pie sēklas NPK? Nu, īsti ietaupīt ne. Tur būs efektīvāk, augs ātrāk pie viņa tiks klākt pie šī mēslojuma, labāk viņu izmantos, bet ietaupīt noteikti ne, tāpēc, ka viņam būs tik un tā jāiedod tas, kas viņam ir jāiedod. Ja raža kaut ko nes ārā, tad noteikti barība elementu daudzums arī vajadzīgs. Jā, viņš labāk izmantos to mēslojumu, bet vai nu tanī pašā gadā, vai nākošā gadā ir jākompensē iztrūkstošais tomēr, jo pretējā gadījumā mēs tā kā zāģējam zarus, kur peši sēžam. Jā, jo mēs arī redzam jaras izmēģinājumus, kas jau ir daudzgadēji ilgstoši, kad tomēr, ja, protams, mēs nevaram iedot visu NPK devu rudenī, mēs to dodam kā virsmēslojumu pavasarī. Tā kā attiecīgi to otru pusi vai kaut kādu trūkstošo devu iedot pavasarī, svaigi pieejams materiāls, tā kā kompensējam gan augam, gan arī atdodam augsnei atpakaļ. Tad arī tāds ir variants, bet, jā, to mēs jarā redzam, ka nevar neiedot, jo krītās ražas rezultāti. Vesels augs ir paēdis augs. Uz pamatmēslojumu mēs noteikti netaupam. Esam iesējuši ziemājus, pamatmēslojumu iedevuši, un kas tad paliek vēl? Nezāles. Andi, Inese, jūs esat izvēlējušies, izskatās zaļāko lokāciju, kāda šeit ir iespējama. Inese, kāpēc mēs esam šeit un kas šeit ir aktuāli? Esam uz lauka, kur pirms nepilnām 2 nedēļām ir iesēts rapsis. Bet ar sēju nekas nebeidzās. Ir vēl darbi, kas ir jāpadara. Andi, ko tu vēl šajā laukā darīsi? Jā, šobrīd primāri būs ierobežot nezāles. Jā. Tas ir tas, ko tagad katru dienu braucot skatos, kā attīstās rapsis un plānoju par nezāļu ierobežošanu. Un nezāles tu ierobežosi rudenī. Tieši tā. Kāpēc ne pavasarī? Tāpēc, kad lielākā daļa nezāļu jau būs sadīgušas šobrīd, un tas nomāks rapsi, tad arī barības vielas patērēs un atņems rapsim. Līdz ar to tas ir ļoti svarīgi ierobežot rudenī. Jā, pēdējos gados mēs esam pārliecinājušies, ka pavasarī tas brīdis, kad ir optimāli ierobežot nezāles ziemas rapšu sējumos, ir ļoti īss. Tāpēc pavisam noteikti es piekrītu Andim, nezāles rapšu sējumos ir jāsāk ierobežot jau rudenī, jāierobežo ar tādu herbicīdu, par kuru efektivitāti mēs esam pārliecināti un kas neprasītu atkārtotu smidzinājumu pavasarī. Ar ko tu esi plānojis smidzināt laukus? Jā, mēs plānoju ar Belkāru un Metazemiks. Tas pēdējos gadus pierādījis ļoti labs rezultāts, kur nav nepieciešams pēc tam papildus pavasarī miglošanas darbs. Pēc mūsu rekomendācijas Belkāra Metazemiks optimāli ir smidzināt 3-4 lapu stadijā. Tas ir arī tavs plāns? Vai tu skatīsies pēc nezāļu lieluma? Jā, mana pieredze tāda, ka es vispirms pēc situācijas, ja ir daudz sārņaugi, tā kā šeit, izmantošu gramenicīdu. Pēc 7 dienām turpināšu novērot rapša attīstību. Ja būs nepieciešamība, tad noteikti liekšu Belkāra Metazemiks. Ja nē, mana pieredze arī rāda tāda, sagaidīt pēc iespējas pēdējā brīdi Belkāra Metazemiksa lietošanai, jo tajā brīdī, kad viņu uzmiglo, tad aizaug arī rapsis, un ļoti labi noklājās, nav vietas jaunā nezālē. Ļoti īsā laika periodā ir jāpaspēj daudzi darbi. Ir jānovāc raža, jāturpina vākt raža, jāsastrādā augsne, jāveic sēja. Un ir ļoti labs variants, ja nezāļu ierobežošanu mēs varam veikt kaut mazlietiņu vēlāk. Un Belkāras Metazemiks dod mums šo iespēju, ka mēs šos darbus varam veikt mazliet vēlāk un veikt kvalitatīvi. Pie tam Belkāras Metazemiks efektivitāti neietekmē ne augsnes mitrums, ne augsnes apstrādi. Šeit mēs esam uz diskota lauka pēc ražas novākšanas, bet tikpat labu efektu mēs iegūsim, ja laukos, kuros ir minimāla apstrāde un pat tiešajā sējā rugainē. Belkāras Metazemiks ierobežo ļoti plašu nezāļu spektru, ieskaitot kruziežu nezāles, plikstiņu, nauduli, arī tādas kruziežu nezāles kā tīruma pērkone
un tīruma zvēri tiek ierobežota. Un laukos, kur ir smidzināti ar belkāru metazemiks, mēs rudenī neredzēsim dzeltenes ziedošas kruziežu nezāles. Ir efektīvi risinājumi, bet kur tad ir ekonomija? Tīpaši šajā tajā nepatstāvīgākajā gadā, izaicinājumu gadā, tomēr mēs gribam to peļņu beigās. Kas tur ir ar tiem herbicīdiem? Lētāks risinājums, dārgāks, efektīvāks, mazefektīvāks? Jā, tā mūsu pieredze ir tāda, ka pavisam noteikti, uz ko nevajadzētu taupīt, tas ir herbicīds. Jo tas ir pamats, ir tas, ka tīri lauki, mazāk sārņaugi, mazāk nezāles, kas arī savukārt noņem barības vielas un spēku kultūra augam. Katrs saimnieks jau izvērtē, kāds piemērotāji, ka viņam herbicīds uz lauka, lai ierobežot dažādas nezāles. Mūsu gadījumā tā ir virza, mūsu gadījumā tā ir rudzu puķa. Mēs tāpēc cenšamies skatīties uz labākiem produktiem, pamatā, lai ierobežotu nezāles jau pašā sākumā. Tā efektivitāte būs arī tā ekonomija pēc tam. Jā, tas atsauksies uz ražu. Es kā sieviete labprāt skatos uz skaisti ziedošiem magoņu laukiem un rudzupuķu laukiem pirms Jāņiem, bet kā agronoms, es domāju, neviens saimnieks to savos laukos negrib ieraudzīt. Inese, ko tu dari ar termometru rokās rudenī? Jo es to parasti izmantoju pavasarī, lai noteiktu, kad tad labāk slāpekli lietot. Kamēr mēs ar Andi tevi gaidījām uz lauka, mēs jau paskatījāmies, kas dzīvē notiekās, jo šis ir augsnes termometrs. Un viņš, kā jau Andis atzina, noderēs arī viņam rudenī, kad turpinās strādāt ar vēl vienu jaunu Corteva's herbicīdu Novakerbs. Ko sēsi, to pļausi. Tā ir taisnība abos gadījumos. Gan tad, kad saimnieks ir izdarījis pamatlietas rudenī, gan tad, kad nav. Mēs esam par tiem, kas ir. Bet rudens darbi vēl nav beigušies, tāpēc tiekamies nākamajās agronoma brokastīs.